Esiet sveicināti, esmu Latvijas lūkšanu tīkla vadītājs un mācītājs Artūrs Rižis Čonoks, un kopā ar mani šobrīd ir mācītājs Juris Puriņš. Sveicināti. Ir prieks, ka tu esi kopā ar mums, un jūs tikko draudze Kristus mācekļi nosvinēja 35 gadu jubileju. Jā. Sirsnīgi sveicam! Paldies! Ir prieks par aizvadītiem gadiem, ka Dievs ir bijis uzticams šajos gados, un es esmu pārliecināts, ka arī tu vari apliecināt, ka Dievs jūs ir svētījis arī caur dažādiem laikiem, grūtībām, izaicinājumiem, un līdz šai dienai jūs ir vadījis. Jā. Paldies Dievam! Tas ir. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Jā. Mīļie, 30 jautājumi un īsas atbildes. Juri, vai tu esi gatavs? Jā, esmu gatavs. Dosimies ceļā. Jā. Kur tu esi dzimis? Es dzimu Dobelē. Dobelē. Kāda ir tava mīļākā vieta Latvijā? Šobrīd man mīļākā vieta ir Jelgava. Ha. Jo kādreiz man nepatika, bet Dievs ielika sirdī, un tāpēc es esmu šeit. Un tad tu esi Jelgavā jau cik gadus? Jelgavā es jau esmu 27 gadus. Skaidrs. Cik gadus atpakaļ tu atdevi savu dzīvi Kristum? Es atdevu 1990. gadā, 23. novembris. Es pat atceros to datumu. 90. gads, kad es piedzimu. Jā. Skaisti. Jā. Juri, kāda ir tavā dzīves jēga? Šobrīd mana dzīves jēga piepildīt, varbūt tas skanēs tā reliģiski, jā, bet piepildīt viņa aicinājumu. Es citu neredzu un pakļauju visu savu dzīvi, visu, kas man ir, lai piepildītu viņa aicinājumu, būt uzticamam. Droši vien, ka tas ir pats dārgākais, ko tu esi saņēmis no Dieva, jo mēs varam vienkārši nodzīvot dzīvi, bet mēs varam nodzīvot dzīvi saskaņā ar Dieva gribu. Jā, tā ir. Jā. Par ko tu pateicies Dievam? Pateicos Dievam par pilnīgi izmainītu dzīvi. Jo 33 gadus es biju bezdievis un briesmīga mana dzīve bija. Tāpēc es ļoti esmu pateicīgs viņam, ka nekas, ieskaitot mani pašu, ne cits, nevarēja to izdarīt. Viņš izdarīja. Slavu Dievam. Pateicīgs viņam. Tava mīļākā grāmata? Mana mīļākā grāmata, laikam, Bībele. Ir ļoti daudz, bet Bībele tā ir visvairāk, ko es lasu. Kāpēc? Pirmkārt, es esmu mācītājs, man vajag gatavoties Dievu vārdam, un es smeļos no turienes iedvesmu un ticību. Tikai tāpēc. Cik gadus tu kalpo kā mācītājs? 91. gada beigās es kaut kur sāku kalpot. Jā, tad pilni 34, 53 varbūt kaut kur. Diezgan ilgs posms tomēr ir pagājis. Pēc kā tu ilgojies? Godīgi, es ilgojos pēc viena. Protams, atkal varētu izklausīties pēc debesīm, bet šeit es tagad ilgojos, lai viss mans nams, mēs kalpotu tam kungam, lai mani bērni patiesi ir ticīgi, un mani mazdēli arī sekot Jēzum. Amen. Tā ir mana vēlēšanās. Ko tu īsumā vēlētos pateikt tiem, kas Dievu nepazīst? Neesat sturgalvīgi kā es kādreiz. Padodaties viņam, necenšies spriest ar savu prātu, bet ar savu sirdi. Un kopš tā laika, kad es 90. gadā atdevu viņam dzīves, nenožēloju nevienu dienu, nevienu sekundi. Tāpēc es novēlu arī jums atvērt savu sirdi, būt vienkāršiem, patiesiem kā bērniem un uzticēties viņam. Amen. Tava mīļākā raksturvieta? Mana mīļākā raksturvieta ir no Jeremijas grāmatas, ko es minēju konferencē, ka pirms viss ir radīts, viņš jau mani pazina un mani izredzēja un mani ir aicinājis. Slavu Dievam. Juri, kāpēc tu ar mani sarunājies? Kāpēc es sarunājos? Pirmkārt, mūs vieno kaut kas kopējais, un tas ir Jēzus Kristus. Ja nebūtu viņš, es tevi nepazītu. Amen. Jā, tieši tā. Mēs esam brāļi. Amen. Jā. Vai tu tici Dievu pārdabiskam spēkam? Jā, amen. Kāpēc? Pirmkārt, šis spēks izmainīja manu dzīvi. Tas ir viens. Otrkārt, viņam ir spēks ne tikai mūsu iekšēni mainīt, bet arī fiziski. Un es esmu piedzīvojis arī brīnumainās Dieva dziedināšanas, kur ārsti teica, ka man vienkārši visu mūžu ar to jāsadzīvo. Šodien esmu brīvs no tā. Slavu Dievam. Kur meklēt mieru bēdās? Meklēt mieru bēdās. Tu zini, es varu runāt par sevi. Es meklēju to slepenajā istabā. Tā ir vienīgā vieta, kur nav blakus domas, uztraukumi. Ieslēdzies šajā te kambarī, lūkšanas kambarī, jā. Satiecies ar viņu, un viņš tev dod šo pārdabisko mieru. Pāri vētrām un plūdiem visam pārējiem. Kur nemeklēt?
kur nemeklēt. Protams, nemeklēt pirmkārt savā prātā, savā izglītībā, savā spēkā. Nemeklēt, es negribētu teikt pie citiem cilvēkiem, bet citi cilvēki ir vajadzīgi. Var dot labus padomus, skatoties pie kādiem cilvēkiem. Tāpēc labāk tur nemeklēt. Protams, bezdieviem mēs nerunājam. Es, ka biju bezdievs, es meklēju alkoholā, meklēju izpriecās, ja, un tā tālāk. Bet, ja ticīgi cilvēki meklē vienatnē ar Dievu, meklē šajā te lūkšanu kambarī. Tu jau vairāk kārt minēji lūkšanu kambari, vai Dievs atbild uz lūkšanām? Jā. Ja viņš neatbildētu, es nebūtu mācītājs. Kāpēc es šos ilgus gadus man pat jautāju, ja? Nu kā tik ilgi vari turēties? Saka, tāpēc, ka Dievs ir dzīvs. Viņš runā, viņš atbild. Par ko tu pašlaik aktuāli lūdz Dievu? Kas ir tas aktuālais? Šobrīd man ir aktuāli, un Dievs man uzrunāja lūgt par pēctecību. Jo ilgus gadus varbūt tā bija pirmā tāda mācība, kas nāca no aizdīķa, ja? Ka mācītājs pats galvenais, ka viņam visi jātur rokās un viņš visu vada. Un es tā ilgus gadus arī kalpoju un dzīvoju, un es jūtu, ka tā kā sāku pagurt. Un te pašā laikā gadi iet, un es saprotu, ka es neesmu, es mūžīgs esmu, jā, bet šeit uz zemes nebūšu. Un kas turpinās tālāk? Un es tā godīgi paskatos, tā īsti nebija kāda. Un tāpēc tā ir tā lieta, ka pēctecība. Sāku aktīvi par to lūgt, aktīvi strādāt pie tā un gatavot maiņu. Viena no tavām atbildētajām lūkšanām. Wow! Man grūti, jā, ļoti daudz. Nu. Ja iet runa par šo namu, tad bija lūkšana, lai tās nams nav par apgrūtinājumu, lai ir par svētību kristīgai pasaulē. Un Dievs to piepildīja. Atsūtīja kādu cilvēks, kas renovēja, atjaunoja, piepildīja tās zāles, bija brīnišķīgi pasākumi. Arī šobrīd tas nams ir priekš daudzām draudzēm, konferencēm, semināriem. Slādiem. Tāpēc tā ir viena no lūkšanām. Atbildēts ir ļoti daudz lūkšanas. Ļoti daudz. Tava mīļākā dziesma? Viņš ir šeit. Es atceros to vēl no pašiem pirmajiem laikiem, no tā viena no pirmām dziesmām. Jā, viņš ir šeit. Lai ar tevi un ar mani satiktos, viņš ir šeit. Jā. Amen. Kāpēc tu esi mācītājs? Pirmām kārtām tas bija pravietisks vārds, tas izteikts bija manā dzīvē. Es vēl tad biju neticīgs, ka tas vārds izskanēja manā dzīvē. Un tad tas vārds, viņš ir dzīvs un spēcīgs. Un viņš sāk strādāt pie manis. Un es nevarēju no tā atbrīvoties, tāpēc es zināju, ka tas ir Dieva aicinājums priekš manis. Tāpēc es arī esmu mācītājs. Es kā mācītājs tev mācītājiem jautāju, kā ir būt mācītājiem? Ļoti svētīgi, bet ļoti grūti. Ir liela atbildība, jo nav darbs ar koku, ar akmeņiem, ar zeltu, vēl kaut ko. Ir darbs ar dzīvām sirdīm, ar dvēselēm. Un cilvēki ir dažādi, ir saprotoši, ir nesaprotoši, bet tev jāmīl viņi, jāstrādā, jāpalīdz viņiem. Tāpēc šis darbs nav darbs, kalpošana. Nav viegls, bet tas ir svētīgs. Ar visu to, ka dažādas problēmas bija, es esmu gandarīts, ka es varu būt mācītājs, kalpot un palīdzēt cilvēkiem. Slaudiem, dosimies ceļā. Tavuprāt, kas mums traucē tuvoties Dievam? Zini, ka netik daudz neticība, kā mūsu pašu darbība. Kā, man liekas, ka Jēkabs, neatceros, kalpošana no vēdera citreiz ir, ja? Ka mēs aizstājam personīgas attiecības ar Dievu ar savu darbošanos, ar savu kalpošanu. Un es domāju, ka tas traucē, jo mēs tik daudz enerģijas visu ieliekam kaut kādā darbībā, bet ja viņš nav, tad godīgi sakot, tai darbībai maz rezultātu. Es nesaku, ka nav, ir rezultāti, bet maz rezultātu. Tāpēc tomēr vajag būt attiecībās ar viņu. Kur var Dievu atrast? Droši vien, ka debesīs. Jā. Tikai baznīcā? Nē, protams, ka nē. Dievs mājo tevī. Šodien mēs runājam, ja? Kur 2 vai 3 viņš ir visur. Viņš ir absolūti visur. Protams, ja es esmu viens pats, arī viņš ir. Bet tad, kad mēs esam divatā, ir īpaši viņa klātbūtne. Mēs kopā pagodinām, runājam par viņu. Dievs ir visur. Dievs ir mājās, Dievs ir mežā, Dievs ir visur. Draudze ir vajadzīga, kad mēs svēto sapulcē sanākam kopā un svinam svētkus kopā. Bet Dievs ir visur.
Jā. Bet, protams, Dievs ir jāsaprot biblisks Dievs. Ne tāds, kā es izdomāju. Daudz saka, es esmu jauns, visa dzīve priekšā, būšu pensijā, pievērsīšos Dievam. Ko tu vēlēsi par to sacīt? Jā, es esmu ļoti daudz dzirdējis tāds, jā. Bet lieta ir tā, ka mēs neesam noteicēji par savu dzīvi. Jo ļoti daudz jaunu cilvēku tieši tāpat teikuši, šodien viņi nav kopā ar mums. Šodien viņi nedraudzē nav, viņi vispār nav, viņi ir zem zemes. Un pēkšņi kaut kas notiek. Un mēs nezinām, kad pats Jēzus teica, jā, lai mēs esam nomodā, jo nezinām, kad viņš nāks. Kā zibens no skaidrām debesīm. Tāpat arī mūsu dzīve var pārtraukties jebkurā brīdī. Un es iesaku nekad neatlikt. Amen. Kāpēc mēs kristieši reizēm baidamies runāt par Dievu sabiedrībā? Sabiedrībā es varētu teikt savu pieredzi, kad bija jauns ticīgs, ļoti dedzīgi runāja. Un pēc tam, kad sāka man atteikt, tad es domāju, laika viņi negrib un tā arī pārstāja. Bet tā nav taisnība. Mums vajag turpināt. Mēs nezinām, kad tas lūkšanu kauss būs pilns, un tad vienreiz gāzīsies, un tā neticīgā dvēsele nāks pie tā kunga. Vai Dievu var sajust un piedzīvot? Jā, Dievs ir gars. Mēs arī esam garīgs būtnes. Dievu var sajust pirmām kārtām savā garā. Man cilvēki ir teikuši, bet Dievs ar mani nerunā, un viņi klausās ar fiziskām ausīm. Es zinu, ka Dievs var runāt arī fiziskajās ausīs, bet pa lielām viņš runā garā. Un citreiz tas miers, kas ir ap mums šajā nemieru pilnajā pasaulē, tā ir Dieva klātbūtne. Un es zinu, ka tas nebija bieži, bet bija, varbūt 2, varbūt 3 reizes, ka es fiziski sajūtu. Es vienkārši stāvu, sludinu, un pēkšņi mana muti ir cieta. Un kas notiek? Viņš pienāk no aizmugures mani apkampi, un es nevārdu nevaru pateikt. Kaut kas notiek. Un tā ir viņa klātbūtne. Jā. Es esmu dažkārt dzirdējis, ka cilvēki aiziet uz kapiem, un viņiem šķiet, ka par tiem, kas jau ir aizgājuši, jau varētu tā kā palūgt Dievu. Ko tu gribētu teikt? Jā. Protams, ka tas nav, tāpēc, kad nav tāds šķīstītājs, kā, diemžēl, te daudziem iestāsta un cenšas. Un daudz cilvēki, viņi ir vienkārši neļauni, bet viņi pievilti. Un tāpēc viņi tā arī rīkojās. Bet mēs esam atbildīgi nest viņiem patiesību. Un tu nevari vairs nevienu izlūgt, neko. Ir kapu svētki, un nav nekas slikts, ka cilvēks aiziet uz kapiem, apkop to kapiņu, kur viņa tētis vai mamma guļ, vai vienalga vīrs vai sieva, un dot savā ziņā tādu cieņu, tām. Nav nekas slikts, bet runāt ar tiem, tā ir iejaukšanās gara pasaulē, ļoti bīstama. Tāpēc to nevajadzētu darīt. Noteikti nevajadzētu to darīt, jo vairāk tu neko nepalīdzēsi. Tieši otrā, tu vari pats sevi atvērt kāda gara pasaulē un ne Dievu pasaulē, ļauno gara pasaulē. Tad var notikt vēl ļaunāk. Tieši tā. Tad kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr mums ir dot iespēju. Tikai kamēr dzīvi. Ebreju vēstulē teikts, cilvēkam būs vienreiz mirt, pēc tam tiesa, viss. Juri, kur tev var atrast? Kur man var atrast? Pirmkārt, atrast var šeit, Dobels šosejā 100. Šajā te draudz ēkā un Dieva žēlstībā man arī šeit dzīvoklis, tāpēc es te esmu 247, var teikt. Ja vienīgi, ka kāds kaut kur aicina. Jā, es šobrīd esmu Jelgavnieks un es pateicos, kaut kādiem dzimis esmu Dobelē, bet manā sirdī ir Jelgava. Jā. Tad draudze Kristus mācekļi svētdienās 10:00 ir dievkalpojums. Un kopā ar mani šobrīd ir mācītājs Juris Pūriņš un noslēgumā īs novēlējums skatītājiem. Novēlēt var tikai to, ko reiz es dzirdēju kādu novēlējumu priekš savas dzīves. Lai nedomāt sev pār gudru esam, bet pazemībā nāk pie tā kunga, apvaldīt savus iegribas, savas prasmes, būt pieticīgam ar to, kas ir, un no visas sirds iemīlēt to kungu. Un ja es mīlēšu viņu, tad viss pārējās lietas, viņas izrietēs no tā. Tāpēc es novēlu jums mīlēt no visas sirds to kungu, tiekties pēc viņas
kā pats Jēzus Kristus ir teicis. No sākuma jāatdzinās pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. Visas pārējās lietas viņš mums pieliks klāt. Amen. To es novēlu jums. Paldies! Paldies, Juri, par sarunu. Lai Dievs tev bagātīgi svētī. Paldies jūs. Un paldies, ka jūs skatījāties. Lai Dievs jūs svētī. Vislabāk.